Šad tad es dzirdu patiesībā bieži, man nav motivācijas darīt kaut ko. Vai man sākumā ir motivācija, un tad ļoti ātri es atmetu ar roku. Cilvēki tiecās pēc tā, lai motivācija būtu visu laiku. Nu, tā kā gadu garumā, katru dienu. Tā nav un tā nebūs. Jā, un tad cilvēki atrunājas, nu es neko nesasniedzu, tāpēc, ka nebija motivācijas. Bet iemesls, kāpēc cilvēki kaut ko sasniedz, ir disciplīna, nevis motivācija. Motivācija ir uz dažām pirmajām dienām, nu varbūt, ja tas ir 5 gadu projekts, būs uz 1. mēnesi, un pēc tam ir disciplīna. Motivācija tiešām beidzās, tā ir tāda gaistoša lieta, eteriska, kas uznāk un beidzās. Un var arī neatnākt. Bet disciplīna, ja tu negaidi motivāciju, negaidi iedvesmu, bet tieši disciplinēti dari vienu lietu katru dienu, katru otro, bet ar savu to regularitāti, attiecīgi tas ved pie sasniegumiem. Un nekā citādāk. Nu, diemžēl nekā citādāk. Par sevi varu pateikt, ka katram produktam vai katram kursam, ko es esmu radījusi, man sākumā bija iedvesma, bet, lai to pabeigtu, man vajadzēja disciplīnu. Un manā gadījumā ir smagi ar pašdisciplīnu, kas mani disciplinē. Tie ir cilvēki, kuri no manis sagaida kursu, meistarklasi, grāmatu, un tas nevis mani motivē, bet disciplinē to pabeigt. Ko tu domā par šo jautājumu? Tev ir motivācija vienmēr, vai tu esi novērojis vai novērojusi, ka tieši disciplīna ir tā, kas tevi aizved līdz rezultātiem? Padalies komentārā un aizsūti kādam, kurš meklē motivāciju.